Labvakar, dārgie, man mīļotie draugi, brāļi, māsas. Šodien gribēju padalīties ar vienu domu atkal, kas ir mīlestība starp diviem cilvēkiem un kas ir mīlestība starp mūsu debesu tēvu un starp mums viņa bērniem. Es tā esmu sapratis laikam ejot, ka mīlestība ir arī atbildība. Mīlestība ir savstarpēji kaut kāda vienošanās. Varbūt arī neizteikta tā ir vienošanās, bet viņa ir starp diviem cilvēkiem, kas mīl viens otru, viņi cenšas dot viens otram pašu labāko un darīt kaut ko, ko ir uzņēmušies darīt, rūpēties vienam par otru. Es esmu sapratis arī ejot ar debesu tēvu, ka es viņam kaut ko solu, es cenšos to izdarīt, bet man bieži vien nesanāk. Un tāpēc es arī lūdzu tēvam, tēti, lūdzu palīdzi man to arī piepildīt, jo mēs paši neko nespējam izdarīt. Mēs elpot pat nevarētu, ja tētis to nebūtu devis mums un vēlējis. Tad es esmu sapratis to, ka ja mēs kaut ko solam, mums arī jālūdz tētim, lai viņš palīdz. Un es esmu izbaudījis to savā dzīvē un sapratis, ka viņš ir tik klātesošs un viņa mīlestība ir tik pilnīga un spēcīga, ka viņš palīdz, protams, savu svēto garu palīdz izpildīt tos tavus solījumus. Es to bieži savā kalpošanā, savās gaitās ejot uz priekšu, es izbaudīju to ļoti bieži, ka es kaut ko aizmirstu darīt. Man svētais gars iečukst, dod mājienu. Saka, tu to neizdarīji, tu to solīji un neizdarīji, tu to solīji un neizdarīji, vai to tu teici nedarīsi un dari. Tas ir tāda savstarpēja sapratne starp Dievu un tevi, ka tu esi sapratis, kāda ir mīlestība, ka tu gribi iet viņam arvien tuvāk un tuvāk, tu esi sapratis to un tu centies viņam tuvoties, tu centies viņam vēl tuvāk un tuvāk pieiet ar to. Un tad, kad tu jūti, ka viņš tev palīdz, tev taisn otrādi gribas pildīt kaut kādus solījumus savus, kurus tu esi solījis mīlestībā savam tētim, ka tu, teiksim, tur lūksies, tur gavēsi, tur varbūt lasīsi vārdu. Tas lai nav. Un tas man arī ir atnācis tā, ka ja tas man ir jāspiež sevi darīt, tad labāk to nedarīt, jo tā vairs nav mīlestība, kas spiež. Mīlestība nekad nespiež un neuzspiež. Mums ir jābūt brīva izvēle, un mīlestība to arī parāda. Viņa parāda, ka mums ir brīva izvēle. Mēs varam darīt un varam nedarīt, kaut esam varbūt arī solījuši to darīt. Bet jo sāpīgāk man ir, kad es solu un neizdaru. Bet tētis turpat tajā pašā brīdī saka, nekas dēls, tu tikai mācies to darīt. Tu nekas dēliņ, tu gan iemācīsies to darīt, kā mēs saviem bērniem sakam. Viņš mīlestībā nāk pie manis, viņš tur izdarīs kaut ko nepareizi, viņš saka, piedod man, es to izdarīju un to, bet tu jau taču viņam piedod, tāpat arī debes tētis, viņš arī tavs kļūdas saprot, ka tu esi cilvēks, tu kļūdīsies vienmēr, bet viņa mīlestība ir tik spēcīga un tik pilnīga, ka viņam tavs kļūdas taisni patīk brīžiem, jocīgi izklausās, viņam gribas palīdzēt tev, lai tu pats necīnītos, bet lai tu viņam atdotu to daļu, kas tev jādod ir viņam. Bet mēs jau kā tādi cilvēki, kas dikti atbildīgi esam un gribam visu paši darīt. Bet mīlestība sadala uz diviem to atbildību. Mīlestība grib dot viens otram. Viņa vēlās, tāpat arī mūsu debes tēvs, viņš vēlas mums palīdzēt, vēlas mums dot. Caur Jēzu, caur svēto garu, viņš mums aicina kopsadarbībā. Jo mīlestībā ir divi cilvēki, divas būtnes, kas savstarpēji mīl viens otru un savstarpēji viens otram palīdz kaut kādās lietās, kas vienam nesanāk, tas otram sanāk un otrādi. Tā ir mīlestība. Tas viss ir mīlestībā. Un es esmu pateicīgs tēvam, ka viņš tiešām man palīdz manās kļūdās, palīdz, kad es nokrītu un pieceļos, un kad es atkal aizmirstu kaut ko, ka viņš man atgādina. Tas tik brīnišķīgi. Un viņam tik labi tas sanāk mūsu debes tētim,
ka viņš mūs māca ar mīlestību, ka viņš palīdz mums ar mīlestību, ka viņš atgādina mums ar mīlestību, ka viņš mums dod šos mājienus, šos brīnišķīgos, ka viņš arī norāja citreiz. Man viņš ir rājis, bet tas ir tik maigi un tik mīloši, ka tu to uztver mierīgi. Man vienreiz manā kalpošanā arī bija, es tādā vietā, kur man ir jāizrāda cilvēkiem brīžiem, bet to var darīt mīlestībā, tik spēcīgi mīlestībā to var darīt, ka cilvēks tas neaizskars. Es vēl mācos to darīt, bet tā ir mīlestība tiešām, ka tu māki pateikt otram cilvēkam un neaizskart viņu kā cilvēku. Tāpēc es mācamies atdot viens otram, starp diviem mīlošiem cilvēkiem, atdot mūsu tēvam, atdot savus rūpes, savas raizes, savas atbildes, kuras tu neesi saņēmis, arī tos apsolījumus, kurus tu esi solījis un es esmu solījis, izdarīt un aizmirsuši. Vienkārši teikt, Svēto garu palīdzi man piepildīt to, ko es esmu solījis. Varbūt citreiz pār ātru to solījis esmu, neapdomāt, bet ja tas ir no tevis, lai tas piepildās un lai es varu to solījumu pildīt, jo es mīlu savu tēvu, mīlu savu Dievu. Tā kā mīlēsim mūsu debesu tēvu un ļausim viņam mūs mīlēt. Lai viņš var mums palīdzēt savā mīlestībā, bezizmēra mīlestībā. Tāpēc esat svētīti un lai Tēvs jūs apskauj savā brīnišķīgajā mīlestībā.